Labvakar, cienījamies skatītāji, ēterā šodienas jautājums. Kolkungs, kā jūs uz šo raugāties? Neapšaubot to, ka Eiropai ir jābruņojas pilnīgi jaunā līmenī, bet vai mēs varam paļauties, ka līdz tam brīdim, kad mēs to izdarīsim, un neapšaubām, ka tas prasīs laiku, un tur vēl varētu būt dažādas versijas, cik daudz laika tas prasīs, mēs varam rēķināties, ka Amerika ir ar mums, būs ar mums, reakcija uz 5. panta situāciju, piemēram, būs tūlītēji un bez kavēšanās? Jā, es par 5. pantu teiktu tā, ka viņš ir tik spēcīgs, cik spēcīgi bruņotie spēki. Un šeit es runāju tieši par Eiropu, Eiropas Savienībā, cik bruņotie spēki ir viscaur spēcīgi. Skaidrs, ka tā bilde nav diezko rožaina un skaista. Šajās dienās ir skaļi paziņojumi no lielajām Eiropas Savienības valstīm par pustriljonu, triljonu novirzīšanu mobilitātei, aizsardzībai. Tās ir atkal runas, bet, jā, es piekrītu, ko Latkovska kungs minēja, ka Velsas samits, arī tad atminamies, Makrons teica, ka NATO ir brain dead, smadzeņu nāve ir iestājusies, Trumps piedraudēja izstāties. Es domāju, ka Trumps ir taktiķis, viņš pasaka lietas, skatās, kāda ir reakcija, un es domāju, diezgan daudz ir vērsts uz to, lai mobilizētu Eiropu, Eiropas Savienību, darīt daudz vairāk, nevis tikai tiešām vārdos, bet arī darbos. Un šeit es minēšu tādas būtiskas atziņas, kas ir pieņemts no aizsardzības sekretāra ASV. Viņš teica, ka arī ASV militārā industrija, un viņš novēl to uz iepriekšēju administrāciju, praktiski ir novedusi līdz tādam nosacītu kliņķim, jo pie varas ir bijuši industriālisti. Un te es saredzu tādas varbūt nianses, ka tagad izskan, ka varētu apturēt bruņojumu nosūtīšanu Ukrainai, ka spiediens arī pirkt vairāk no ASV. Spilgts piemērs pavisam nesen Norvēģijas 100 miljoni tika ekipējums militārais iepirkts no ASV, bet novirzīts Ukrainai. Es domāju, ka tas ir plāns, un es neizslēdzu vēl ļoti būtisko, kas nākamnedēļ arī Strasbūrā, Eiropas parlamentā tiks diskutēts par iesaldētiem Krievijas līdzekļiem. Tie tomēr Eiropā veido 300 miljardus. Jā, pie šī pirkšanas stāsta mēs noteikti nonāksim, ka Eiropas Savienībā, Kolkungs, tā diskusija droši vien veidojas citādi, un lielās valstis, piemēram, Francija, noteikti daudz vairāk spiež uz savas militārās industrijas attīstīšanu, un tas atkal ir tas ir lēni. Tas ir lēni un ilgi, tas ir jādara, bet tur nav tūlītais rezultāts. Vai jūs redzat, ka būs tā gatavība, kamēr nevar citādi pirkt no ASV arī Eiropā? Nē, te ir ļoti būtiska nianse. Eiropas Savienība centralizēti, matāks, vispār neko neiepērk. Dalībvalsts pašas no saviem aizsardzības budžetiem veic iepirkumus, un tas ir brīva izvēle, no kādiem partneriem pērk un kādā apjomā. Francijai tādas, var teikt, veto tiesības pateikt, ka, piemēram, Latvija nevar no ASV pirkt vai no Izraels, nav. Un te ir būtiskāka lieta, ir pats finansējuma apjoms. Tomēr pašreiz vēl joprojām pielemtais kopējais aizsardzības iniciatīvām 8 miljardi. Tātad Eiropas Savienības kopējā budžeta 8 miljardi. Tas ir smieklīgi. Pieņemsim, militārai mobilitātei 1,7 miljardi. Līdz ar to tagad arī Eiropas parlamentā jaunadēļ ir rezolūcija, kas praktiski liks jau arī Eiropas komisijai pārskatīt šo daudzgadu finansējumu, atteikties no lietām, kas tagad nav akūtas. Mēs redzam, Fonde Liena arī pasaka, kad ir jābruņo Eiropa. Mēs redzam, bija Francijas un Vācijas veto, kad bija par trešo valstu dalību Eiropas aizsardzības iniciatīvās. Tas ir noņemts nost, jo atkal baltā patiesība ir tāda, ka bez ASV mēs tās kapacitātes uzaudzēt nevaram. Arī Latvija, iegādājoties pretgaisa aizsardzības sistēmas, tuvākie piegādes gadi ir 26. 27. Jā, bet tur ir jautājums. Jūs sakāt, Latvija var pirkt, ko grib, un Francija to nevar aizliegt. Protams, jautājums, cik var iegādāties Latvija un cik gal galā var iegādāties šīs spējas. Francija, Sladinkungs, ir pieminēta šī kara un potenciālās palīdzības plūsmu nomaiņas kontekstā arī citas valstis. Turcija, Dienvidkoreja, Japāna. Cik tie ir reāli spēlētāji, kas var aizvietot un gribētu aizvietot arī to, ko potenciāli varētu vairs nedot Amerikas Savienotās valstis? Tomēr šīs ieroču sistēmas, kas ir kaut vai tās pašas Patriot raķetes, viņas tiek ražotas tikai un vienīgi ASV. Jā, tad tas ir vienīgais, kas var piegādāt. Kolkungs, tas, ka Baltijas valstis uz šo tikšanos nebija uzaicinātas, vai tas jūs kaut kādā veidā uztrauc? Jo jā, mums tagad ir atvainošanās, ir bijusi sazvanīšanās, ir solījums turpmāk rīkoties citādi, bet tā līdz galam skaidrs, kādēļ tad šoreiz rīkojies šādi nav kļuvis. Vai jums varbūt ir sava versija? Jā, es domāju, ka
Jā, es pieļauju, ka tā vienkārši ir tagad, ja mēs turpinātu neauglīgu diskusiju, kas ir noticis, tas ir noticis. Atvainošanās ir bijusi, jautājums par nākamajām sanāksmēm. Tur es gan pieļauju, ka vajadzētu Baltijas valstīm ļoti uzstājīgi būt par dalību šajās sanāksmēs klātesošiem, jo pagaidām es drīkstu vienu citu lietu būtisku, kas parādīs Trumpa vai taktiskos gājienus, vai cik varam ticēt tam, kas tiek paziņots. Rītdien jāstājas spēkā ir 25% tarifs Meksikai un Kanādai. Tāda Trumps noteica termiņu, rītdien ir termiņš. Rītdien arī, kā jau minēju, liels paziņojums kongresā. Šeit es tiešām gribu skatīties uz šiem nākamais. Mums ir Eiropā karš, bet ir arī ekonomiskais karš, ko nosacīti Trumpa administrācija ir uzsākusi, un arī pret Eiropas Savienību. Viņš ir teicis, ka vērsīs 25% tarifus. Šis ir ļoti, ļoti kutelīgs, jo tomēr te ir būtiski. Mēs runājam par ekonomiskajām kapacitātēm un iespējām. Ja šādi tiks iedragāta transatlantiskā ekonomiskā tirzniecība, tas abām pusēm sāpēs un ļoti atsauksies arī uz to pašu aizsardzības industrijas spējām. Jā, jautājums, vai šādi. Vienlaikus Politico ziņo, ka Ungārija bloķē Eiropas Savienības dokumentu par drošības garantijām Ukrainai, militāro palīdzību. Kolkungs, vai mēs šajā situācijā vēl varam atļauties to mūžīgo tirgošanos, ko mēs tagad 3 gadus jau vērojām Eiropā ar Ungāriju, tagad iespējams arī ar Slovākiju, par katru nākamo lēmumu, kas skars droši vien ar vien būtiskākus drošības jautājumus? Tie, kas mēģina destabilizēt, viņi turpinās. Visi savukārt labumi, īpaši simpātijas no Trumpa, sakot, ka tie vienīgie republikāņu ideju pārstāvji Eiropas Savienībā, bet Eiropas parlamentā tiek uzdoti jautājumi atbildīgiem arī komisāriem. Jautājums par to pašu 7. pantu piemērošanu iepratim Ungārijai. Tas būs, domāju, vēl aktuālāks līdz pat jūnija mēnesim, kad ir jālem par sankciju pagarināšanu. Vienreiz mēs jau par adats aci Eiropā tikām cauri, kur Orbāns, var teikt, ar šantāžu panākot sev labumu atbalstību, bet vai viņš to darīs tagad jūnijā, zinot Trumpa administrācijas pozīciju, kur viens no sarunām Putinam ar Trumpu bija par ekonomisko saišu atjaunošanu, kanālu diplomātisko veidošanu. Tā kā būs sarežģīta arī Eiropas Savienības iekšēnē. Tā kā šeit vairāk ir jautājums par brīvprātīgo koalīciju, jo Eiropas sankcijas tomēr pamatā piemēro dalībvalstis. Jā, lemj padome, bet piemēro praktiski dalībvalstis. Tā Ungārija un Slovākija iespējams paliks tās, kas pateiks, mēs atceļam, bet pārējām būs jāiespringst. Un arī tagad es vācu Nacionālo parlamentu deputātu parakstus, arī Eiropas parlamentu deputātu parakstus Beļģijas karalim, kuram īstenībā kopš 1940. gada tās situācijas ir tas tiesiskais ietvers rīkoties, ja valdība lem pieņemsim par sankciju tādu atcelšanu, kas ir, vai viņas atceļās tādēļ, ka viena iebilst, tad viņam tomēr paliek tā kontrole pār šiem Krievijas iesaldētajiem līdzekļiem. Tie ir 159 miljārdi, tā ir milzīga summa. Tā ir milzīga summa, un tur mēs esam daudz dzirdējuši, kādu pienesumu tā varētu nest. Bet Polijas prezidents Donalds Tusks ir paudis, ka viņš aicinās Eiropas valstis nosūtīt vēl vairāk karaspēku uz Eiropas Savienības austrumu flangu, uz Baltijas valstīm un uz Poliju. Kolkungs, droši vien ne jau tukšā vietā šāds aicinājums. Tam ir pamats. Skaidrs arī Donalds Tusks ir komunicējis publiski, ka Polija neizskata iespēju savus bruņotos spēkus arī pat miera misijas ietvaros sūtīt uz Ukrainu. Tas ir tieši Krievijas un Baltkrievijas tuvums. Viņi modernizē savus bruņotos spēkus. Skaidrs, ka tas plāns aizņem arī laiku. Tie 300,000 profesionālie karavīri, viņu kapacitātes celšana. Es domāju, tas ir saprātīgi. Tas, ko tagad arī runā potenciālās ASV bruņoto spēku kustības Eiropā, mēs redzam tā pati cildināšana Polijas, Trumpa pirmajā prezidentūrā, Fort Trump. Es neizslēdzu, ka no Vācijas, kur ir 40,000 ASV bruņotie spēki, ka kaut kādas daļas varētu tikt pārvietotas. Līdz ar to šeit Polijai ir pilnīgi racionāls
mērķis, un es domāju, ka tas arī ļoti lielā mērā saistīts ar NATO aizsardzības plāniem, gan mūsu reģionam, gan plašāk par austrumu Eiropas un NATO valstīm. Un šajos plānos noteikti ir sadaļa arī par karavīru skaitu pieaugumu gan pie mums Latvijā, gan visās Eiropas valstīs. Valsts prezidents šodien runāja par mūsu karavīru skaitu. Kolkungs, šoreiz jau jautāšu jums no partijas, no Nacionālās apvienības pozīcijām, vai jūs redzat skaidrot, popularizēt, vai ar to pietiks, lai mēs sasniegtu tos mērķus, kas mums ir? Jā, es kā zemesargs, es teikšu, stājieties zemesardzē 8 gadus dienu, un tā ir pilnveidošana. Te, protams, aģitāciju varam citā reizē, bet ir jāpārkāp kaut kādām līnijām, kur jāsāk ieguldīt tiešām savā drošībā. Vai tas ir tas pats valsts aizsardzības mācība, skaidrojot daudz plašāk šo, bet plāns NBS ir. Tas ir jāpopularizē, ko tas sevi veids, jo tomēr skaitliski mēs redzam Igaunija ir krietni mums priekšā. Jautājums, vai tas ir kūtrums, vai nepietiekami skaidrojam, vai ir vēl tās pašas postpadomju ģimenē traumas par visām ģedovšinām, vai kā tur viņas sauc, jo ļoti daudz ar mītiem apvīts bruņoties spēki, zemesardze ar tajā skaitā. Bet ikvienu zemesargu jūs radinieku vidū noteikti būs, kas ir. Zemesardzei aprunājieties. Tiešām šis ir tas brīdis, atkal jauns posms, kur, ja kāds minstinājās, izdariet to pareizo soli. Aiziet, piesakieties, dodiet zvērestu, un tad jau viss nākamais. Jūs pieminējāt aģitāciju, man tiešām prieks, ka vismaz jums fonā tas guļošais kaķis šovakar mums atgādināja par to, par ko mums īstenībā visiem šodien ir jāpriecājās, un par ko es arī ļoti labprāt pati būtu šovakar runājis. Diemžēl tie starptautiski politiskie vēji ir tādi, ka jārunā bija par kaut ko citu. Paldies jums visiem šovakar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un tiksimies rīt.